Lai nākotnē mēs un nākamās paaudzes varētu dzīvot droši, ir jāpievērš uzmanība tam, kur nonāk mūsu atkritumi. Atkritumi ir jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās īpašnieks atbrīvojas. Parasti atkritumus veido nevajadzīgi priekšmeti vai to daļas, pārtikas produktu iepakojumi un ēdienu atliekas. Atkritumi var būt cietas, šķidras vai gāzveida vielas, kā arī izstrādājumi, kas ir lieki un tiek no tā izņemti. Ja atkritumi tiek nepareizi uzglabāti vai pārstrādāti, tie rada negatīvu ietekmi, kur bīstamības pakāpe nosaka vielu vai izstrādājumu īpašības, kas atrodas atkritumu sastāvā. Dzīvot piesārņotā vidē ir bīstami mūsu veselībai. Piemēram, tādi atkritumi kā baterijas, elektropreces un medikamenti padara tos bīstamus cilvēka dzīvībai un veselībai, videi. Sīki ikdienas paradumi var būtiski samazināt dabai radīto piesārņojumu. Sāc jau šodien. Ievieto atkritumus tiem paredzētajās tvertnēs vai nodošanas punktos. Kā rūpēties par dabu un vidi? Taupiet ūdeni, samaziniet tā patēriņu un izmantojiet to atkārtoti. Izslēdziet apgaismojumu un elektroniskās ierīces, kad tās neizmantojam, lai taupītu enerģiju. Izmantojiet zema piesārņojuma transportu. Samaziniet, izmantojiet atkārtoti un pārstrādājiet. Piedalieties talkās, kopjot apkārtni. Saudzēsim savu planētu.